arī savādāk kaut kā to mēģināt. Nu, tā kaut kā. Labi. Nu ko, dosimies mēs pie meitas, pie Persefones. Domāju, šoreiz mēs tā normāli laikā iekļausimies. Tā, mistērijas atpakaļ. Nē, nu, jā, tagad viss būs tā, Persefone. Šis ir viens tāds attēls vertikāls ar divām viņas tām personības pusēm. Es viņus divus blakus noliku, tāpēc viņas sanāca 4. Arī, ja mēs paskatāmies, jo man liekas, Persefone kā arhetips ir interesanta ar to, ka viņa, katrai no tām dievietēm ir sava saulēnā un ēnas puse, bet Persefonē varētu teikt, dzīvo 2 tādi cilvēki, zinām, šizofrēnija. Un 2 ļoti dažādi cilvēki. Un vienā šajā te tā kā izpausmē, un tas otrs var arī neiestāties. Nu, tas pirmais jau ir defaultā iekļauts, jo viņa vienlaikus ir mātes meita, nu tā kā mīļā meitiņa, ar visām no tā izrajošajām sekām, ja tu esi mīļā meitiņa, paklausīgā meitiņa. Un ko par to vēlāk teiks tev psihoterapeiti gadu desmitiem, cik ir jāmaksā par to, ka tu esi paklausīgā meitiņa ar savu psihi jāmaksā. Lūk, bet viņa šī būtība būtu, ka viņa spēj gan tumsā, gan gaismā un radīt un sapņus nest un dziedināt un izzināt šīs lietas, kad viņa ir pilnībā sevi realizējusi un ka katrā vietā ir labi pazemēt, atpūties, virzemēt, spēlējies, rotaļājies, līksmojies. Un tas būtu tas skaistais sabalansētais variants. Nu, lūk. Un Olimpā, ka es viņu tādu ar puķītēm, ziediņiem un tādu, Olimpā viņu arī nereti sauc vienkārši par Kora, kas nozīmē jaunava meitene, jo viņa bija diezgan, nekāda, teiksim, kā ir. Meitene, un viss. Un arī dzīvē šīm Persefones tipa sievietēm, ka viņas bieži vien tā kā nezinu, kas īsti esmu, kas gribu būt, kā ir, ko apkārtējie teiks, tā kā pa straumi. Viņai ir šīs divas tās gaišā puse un tumšā puse, un reku pie simboliem ir granātābols, kas ir ļoti saistīts ar šo te pazemē viesošanos un principiāli viņas dzīves rituma maiņu un iespēju kļūt par pazemes karalieni. Un tur atkal ir pilnīgi cita estētika pazemes valstībā. Un šis pagrieziena punkts viņas dzīvē ir, kad Aīds viņu nolaupa. Mēs atgriežamies pie šī, bet reku jums vēl ilustrācijas, kā tad Aīds viņu nolaupa, kur viņa staigā pa mežiņu, un viņš jau tur uzglūna. Lasot tās savas narcisītes, un tādēļ arī narcis viens no puķiem, bet ne tikai tādēļ, bet arī narciša smarža, un arī narcisisms var būt viena no Persefones lietām, izaugsmes grūtībām iespējamajām, bet pie tā mēs vēlāk atgriezīsimies. Lūk, un šeit šis Aīds viņu nolaupa, un būs vēl bildes par viņu attiecībām, kur varbūt ne viss ir tā, kā pirmajā brīdī izskatās, jo te būtu, kā ir daudzas lietas, kurās ir 2 personu skatījums. Ir Dēmetras skatījums, ar kuru mēs jau iepazināmies. Saka, šausmas man atņēma meitu vardarbīgi, man nepajautājot, un kā es tagad bez meitas. Un ir šis Persefones stāsts, par kuru mēs varam nojaust, bet ar Persefoni arī mītos ir par to, ka viņi pēc tam stāstīs, ne īsti patiesību par to, kas tur notika un par savu motivāciju, jo viņi gribēs taču turpināt būt mīļā, labā paklausīgā meitiņa. Lūk. Par pazemes valstību jau pie Dēmetras es mazliet arī pastāstīju, bet, ja mēs skatāmies Aīds, viņš vienlaikus, tur ir droma tur ir tie mirušās dvēseles, tur nav cilvēki dzīvie, tur dievi arī tur neierodas ciemos, un viņš arī pats uz Olimpu nedodas, viņam ir viņa smagais menedžera darbs, lai tā visa sistēma darbotos, jo nedod Dievs, ja visi mirušie tagad tiks laukā un sāksies beigais bardaks, atbildīgs darbs viņam ir. Un, padrūma dzīve, īstenībā vientuļa un padrūma dzīve, un es domāju, ka šī meitene ar tādu savu pavasarīgo dvēsmu, naivumu, un to viņam varēja arī likties tāda, ļoti vēlam kaut kas tāds, kas viņam tur pietrūkst.
Un, jā, viņš viņu nevis vienkārši, bet viņai ir iespējas kļūt par pazemes karalieni. Pazemē gan, ja jums gadās nonāk, tur ir tādi likumi, ka nedrīkst neko ēst, jo tad tev tur ir jāpaliek. Un tas gananāta ābols, tāpēc tur ir tāda lieta. Reku, šeit ir estētika Persefone pazemes valstībā. Galvas kausiņi, granāti, sarkans, melns. Arī, ja mēs skatāmies tās visas krēslas stundas un vampīru tematikas, sadomazohisma stiliņi, ļoti daudz, kas ir par to, nu, tā kā pieņemts, bet, nu, es teiktu, ka ne tik ļoti šādā mērā. Jo, ja mēs paskatīsimies tālāk, principā tās ir divu cilvēku attiecības, kur viņi gan viens otram ir svarīgi un mīlami un tam līdzīgi. Arī šis ir tajā, ka ir, nu, tā kā, ir apkārtējo viedokļi, ziniet, ja kaut kas dzīvē notiek, ko domā kaimiņi un vēl visi citi atcer savu stāstu un kas ir īstenībā, kas arī tik ļoti var atšķirties. Kur ir savs mīlas stāsts, jo, kad Demetra bija visus tur izdzenājusi Olimpā un sauli un visus, un ka viņa atteikusies kategoriski iet uz Olimpu un uz kaut ko vienoties, un ja viņai meitu neatdos visu zeme ies bojā, nu tā principiāli, lai gan pirms tam viņai tā mīlēja, tur zemi visiem visu deva, bet viss, nu, un tāpēc tā ir šī depresijas izpausme arī, kas saskāries ar depresiju, kad viss ir vienalga, viss tur var izputēt, bet ir dziļi vienaldzīgi pret to vienalga, lai kas notika. Attiecības, darbs vai vienalga, nu, tad neko tur cilvēks nevar pat ne nomazgāties, neēst pat īsti gribās, ne parūpēties par sevi, jo, nu, dzīve nav svarīga vairs. Nu, lūk, un, jo Demetra, nu, tad beidzot Zevs sūtīja Hermeju. Hermejs viens no mūsu arī 7 vīriešu arhetipiem, jo, redziet, meitenes, mums arī tie vīriešu arhetipi, mums arī katrai ir savu vīrišķā daļa, tā kā arī diezgan stabili kāds no tiem vīriešu arhetipiem, par kuriem mēs runājam, ka kaut kad mēs droši vien arī pievērstos, pieņem, ka nākamajā jau gadā, ka viņus mēs arī sevī varam atrast, un kādai varbūt it kā tu esi sieviete, bet kāds no šiem vīriešu arhetipiem var izrādīties pat daudz vadošāks nekā sieviešu, un ir arī vīrieši, kuriem ir šī viņa sievišķā daļa dominē pat par to vīrišķās, nu, arhetipiskās izpausmes daļu. Nu, tas tā interesē. Kāda varbūt no jums ir arī Aīds, viņš arī ir viens no šiem 7. Vai Zevs, nezinu. Nu, lūk. Un kad sūta Hermeju, kurš ceļos par pasaulēm, viņš tā kā arī pavada tur un, ja vajadzēja kādus uz pazemi vai no pazemes kaut ko dabūt atpakaļ, un viņš sapņus sūta un cilvēku lūgšanas uz augšu nogādā, nu viņš tur tā kursē. Viņu sūtīja, nu tā kā, ka, nu jā, nu slikti ir, ka Persefonei jāatgriežas uz zemes. Un tajā mītā ir vairāki varianti par tām granāta ābolu sēkliņām. Ir variants, ka Persefone tikai tad, kad viņai pasaka, nu māte pieprasa, lai tu atgrieztos, nu tu nevari te palikt, ka viņa pati apēda tās granāta ābolu, citur ir 3 sēkliņas, citur 7 vai 9 minētas. Citur ir, mātē viņa pēc tam stāsta, ka vai mani Aīds piespieda, es jau negribēju, es tā gribu atpakaļ, mani piespieda. Citur ir stāsts, ka, kad viņa saka, jā, viss labi, es dodos atpakaļ, mamma grib, es dodos projām, ja jau tā, un tētis Zevs saka, ka jādara tā. Citur saka, ka pazemes valstības tur dārznieks ir teicis, paga, bet es redzēju, ka viņa ēd granāta ābolu, un ka vēlāk Demetra viņu tur mokpilni sodījusi par to, ka viņš nostočīja viņas meitu, un ka viņa nevarēja vairs pilnībā atgriezties. Nu, un tad Zevs saka, nu, likumi ir likumi, nu, tad viņai vismaz 3/3 gada ir jāpavada pie sava vīra, nu, tad mums uz zemes ir šis te rudens ziema, un pārējā laikā Persefone ir uz zemes un tekalē ar savu māmu apkārt. Lūk, tā kā, nu, tur arī tas nav tik viennozīmīgi, un Aīdus arī neuztvērt, ka viņš būtu, nu, tāds ļaundaris un tāds šausmonis. Nu, viņam iekrita lozēs, jā, ka vienam jūra, vienam zeme, nu, kādam ir arī par pazemi jāvalda, un ne katrs ar to īstenībā spētu tikt galā.
Nu, bet te tā kā ir arī ļoti idillisks ainas par Persefoni un Aidu, un reku tās magonis, Anna, kas tev tur fonā. te ir arī magonis un koks ar granātāboliem. Un arī labība, jo granātābols viņš arī kā auglības simbols, ka tur tās sēklas un arī kā tāds. Tāds gana seksuāli kaut kur ar nostādni. Nu, lūk, arī vēl kas ir par Persefoni un Aidu un pazemes likumiem, ko var iemācīt pazeme un ko var iemācīt, tā kā kļūšana par pazemes karalieni. Šeit ir arī attēls, kur nāk, manuprāt, tas ir Orfejs. Īsāk sakot, tur ir daži gadījumi, kuros tomēr tiek izlemts, un arī vēlāk šajos mītos un dzejās un Homēram viņi raksta pat par to, ka nebija sarīts, un viņa tur ir kaut kāda paklausīgā, tur, vienkārši nolaupītā sieva. Bet kā prasa, vai Persefone ļaus, nevis Aids vai ļaus, bet vai Persefone piekritīs un vai viņa ļaus, un ka viņa principā ir pat tur ļoti ieguvusi arī varu par Aidu tieši ar to, ka, lūk, viņa dod viņam šo savu svaigumu, jaunību, seksualitāti un šīs te lietas, un viņš viņu ļoti respektē, un ka tas nemaz nav nekas tāds, jo viņa tur arī ar citiem tur varoņiem ir devusies ar visu suni, tur kārtojas lietas, lai viņi panāk. Jo virszemē un dzīvē mēs vēl runāsim par to, kā viņa dzīvē, mēs te pa mītiem pagaidām dzīvojamies. Ja tur viņa ir šī mātes meitiņa un viņa tā kā, ir diezgan nekas, tad šeit viņa ir milzīga vara šajā te un viņa arī bez mātes tā spiediena un uzraudzības, tad viņa var izpausties. Un tur principā, ja tā apkopo, ir tā, ka ir 3 lietas, kas ir stiprākas, mēdz būt stiprākas par nāvi, un tie gadījumi, kuros, ja tā ir mīlestība, mākslas vai mūzika, jo Orfejs ļoti prasmīgs mūziķis, un draudzība, jo tur viens arī devās, lai to savu skolotāju atbrīvotu, ka viņam ļoti vajadzēja viņa padomus un visu no mirušo valstības. Kad izdara izņēmums un cilvēks var atgriezties, ka šīs ir tās lietas, mēs varam to neuztvert tik burtiskā veidā, bet filozofiski, ka tās ir 3 lietas, kas ļauj cilvēku neatdot nāvei, tā kā tādā nozīmē. Lūk. Un reku Persefone ir šādā bildē, tur mums viņa bija 2, tāpat tā pati māksliniece, bet te viņa būs gan šajā, gan vēl tajā izpausmē. Kāda tad viņa ir kā arhetips mums cilvēkiem, sievietēm, tas bija vairāk par mītu daļu, un šo, pazemes, virzemes, mātes attiecības un Aids, kā nozīmīgākās lietas, kas viņas dzīvē ir bijusi. Lūk, ja par bērnu pusaudzi un jaunību diezgan viss ir vienkārši, un Persefone ir parasti tāds labi audzinātais bērns, kas grib patikt, kas dara, ko no viņas prasa, ģer mugurai, ko viņai izvēlētu. Un ja viņai iegadās ģimenē, kur viņai ir tāda pārlieku gādīga māte, tas tikai pastiprina šo te Persefonas tendenci būt tādai piesardzīgai, padevīgai, ļauties. Un ja šī te māte piemēram, ļoti uzmana, kā viņas spēr pirmos soļus, un ja viņa sasitīsies, un tad vēlāk viņa ļoti ierobežo un neļauj mēģināt kaut ko nedrošu, un māte tikai veicina to viņas tādu vēstījumu, paliec atkarīga. Un ja bērns ir introverts un tāds ļoti sevi vērsts un piesardzīgs un mīl paskatīties un pievienoties, tā ir viens stāsts, ekstraverts bērns mācās no pieredzes, un introverto māte bieži uzskata par kautrību un sāk mudināt, un ekstravertajiem arī nedod laiku un, sāk steidzināt, pirms viņš ir gatavs kaut ko darīt, un vienkārši mudina ātrāk, un tā kā Persefone nevis iebilst, bet, dara, ko viņai liek, tad viņai tā kā bērnībā milzīgi daudz iespēju iegūt psiholoģiskās traumas visai dzīvē. Un tas, kas viņai ir grūtākais, ka viņai jāmācās ir sevi ieklausīties, saprast, ko es gribu, ko es negribu, kas man vispār patīk, nepatīk. Daudzām Persefoniem arī ir tā, ka viņām nav tuvības ar savu tēvu. Ideāli būtu, ka ir vecāki, kas respektē, ka lūk, ir viņai savs šis iekšējais izziņas ceļš, jo viņai vajag iekšēji. Viņa nevar tā kā
ārēji iet kā viss, darīt kā viss, viņai tas būtu jāizdzīvo iekšienē un pašai jāpieņem lēmumu, nevis, ka viņa kāds tikai grūž vajadzīgā virzienā un nespēja sagaidīt. Nu, kad tad viņa izdomās, kad tad viņa sapratīs, ko tad viņa grib. Vai ej tur, dari to, mācies par šito, nu, tev taču kaut kas ir jādara dzīvē. Nu, lūk, ja par darbu, tad Persefone mēdz būt tāda profesionālā studente, kas mācās to un to, viņai tur, nezinu, 3 maģistra grādi un vēl 55 kursi, nu, jo viņi procesā, viņi nesāk. Es gan varētu teikt, es arī zinu vīriešus, kuriem vajag vēl un vēl mācīties, bet viņi ļoti daudz ko no tā arī neliek dzīvē nekādā veidā lietā, bet velta daudz laika un naudas, un viņa visu laiku liekas, nu, kaut kad var būt, un tad es sapratīšu, kas īsti ir mans, bet tas tā arī nepienāk, un vienkārši tur jau ir sirma galva, un jau mazbērna piesakās, bet vēl aizvien tā kā nav skaidrība, kas tu īsti esi un ko tu varētu darīt. Viņi arī var vienkārši spontāni mainīt atkal un atkal darbus, vienkārši cerot, ka, nu, beidzot kaut kas viņu ieinteresēs. Itin viegli Persefones var būt arī atlaistas no darba, jo viņi netiek ar darbu sekmīgi galā vai pavada daudz laika ārpus tā, jo, nu, viņai kaut kā, nu, tur viņai īsti nepatīk. Jo viņai nav arī tās atbildības sajūtas vai kaut kā tāda, nu, kaut kā viņa tur ir, bet, nu, kaut kā viņa ir un nav vienlaikus. Nu, labāk viņā veids tādus darbus, kas neprasa iniciatīvu, neatlaidību un prasmi vadīt, un kur nevajag arī kaut ko ilgstoši. Piemēram, ja viņai ir priekšnieks, kas viņai patīk, viņa ļoti tā kā labi strādā, un ja viņai dod tādus ātri paveicamos darbus, sadala viņus pa sīkām lietām, tagad vajag šito, viņi var tīri labi pat strādāt, vai Persefonei īpaši ir, teiksim, daudz ko atlikt uz pēdējo minūti un pēdējā naktī tad izdarīt lietas. Lūk, ja Persefone nobriest un kļūst par šo te pazemes valdību, tad ar darbu lietām viss ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Tad viņa tieši sevi apliecina, labprāt apliecina radošā, psiholoģiskā vai garīgā laukā. Ja viņa var būt zvejniece, māksliniece, tur ārste vai ekstrasense, un visam, ko viņa dara, tad parasti ir tāda dziļa personiska pieskaņa, un tas ir kaut kas neparasts, un viņa var iet ļoti individuālu ceļu, un nereti pat bez speciāliem akadēmiskiem diplomiem, jo viņa to sevi ir izdzīvojusi, un viņa ir atklājusi kaut kādu šo savu virzību caur savu iekšējo pasauli. Kas attiecas ar sievietēm, nu, Persefone, jauna Persefone parasti labi saprotas ar līdzīgām jaunām sievietēm, viņai patīk draudzeņu kompānijas, nu, arī mītā viņi tur kopā ar draudzenītēm staigāja, un Dēmetra tad dusmās viņas tās draudzenes pārvērta par kaut ko riebīgu, es jau vairs pat neatceros ko, bet, nu, kā tad viņas tā nepieskatīja viņu, un kā viņu varēja nolaupīt, un viņas pat nepamanīja. Nu, lūk, un ja Persefone jauka, viņa var pat pievilkt draudzenes, kuras nav tik pārliecināts par savu sievišķību, jo Persefone parasti ir, nu, gana glīta vai vismaz ar zināmu harizmu un noslēpumainību, nu, kādēļ viņa tā kā pievilk arī gan vīriešus, gan citus, un viņa šķiet tāda īpaša, un Persefone principā jau kopš bērnības ir jutusies, ka viņa ir kaut kas īpašs, tāds trausls un dārgs, viņa to pat uztver kā tādu diezgan, nu, tādu pašu par sevi saprotamu. Tā, radīsim tūlīt man pareizo lapu. Tūlīt. Tādi numuri. 34, 35. Tūlīt. Viena mana lapa, kur ir atlīdus, atradīsim, kur mana Persefone ir aizstaigājusi. Ceļus uz pašām beigām. Uz pašām beigām ir aizstaigājusi. Nu, lūk, bet, nu, tuvākā draudzene Persefonei parasti ir meitene tāda, kurai ir stingrāka personība, nu, un tā, un bieži vien arī viņai ir vecākas draudzenes, un viņas pret viņu tā mātišķi izturās, tur pieskata, parūpējas, nu, tā kā tādā ziņā. Vīrieši. Lūk, kamēr Persefone ir vēl šajā te koras jaunavas stadijā, viņa seksualitāte ir neatmodināta, nu, viņa var arī, protams, patikt vīriešiem, bet viņai pašai trūkst kaisles, viņa var neizjust orgasmu,
Un ka, principā ir diezgan daudz tādu gan amerikāņu, gan japāņu sieviešu, kas līdzinās Persefonē un šķiet pat kaut kas labs. Ir tīpaši japāņu un viņu seksa industrija pat ļoti kultivē šo tēlu, tāda klusa, atterīga, padevīga jauna meitene, neko nepasaka tieši, baidās nepiekrist, un ka tas ir pat kaut kas tāds vēlams un uzbudinošs. Tas ir viens variants, jo Persefona bieži vien arī piemēro sevi vīriešu vēlmēm. Viņa cenšas sev padarīt skaistu viņa acīs un izpatikt un būt tādi, kā viņš to vēlētos. Jo viņa ir kā tās daudzšķaitnājas kristāls, un viņa tā kā grib šo, viņa tā kā ir ar šo tā kā viņa šo šķeltni un parāda sevi būt tur un vienkārši piemērojas tam priekšstatam, kas šim vīrietim ir. Un parasti Persefona piesaista trīs vīriešu kategorijas. Tie var būt jauni un tikpat nepieredzējuši kā viņa pati, tur kādi viņu studiju biedri vai kolēģi. Tie var būt arī tādi rūdīti vīri, kurus valdzina viņas nevainība un trausnums. Un arī vīrieši, kuri varbūt nejūtas tik pašpārliecināti par sevi un nejūtas ērti tādu pieaugušo sieviešu sabiedrībā. Lūk. Arī tas otrā kategorija par pirmo tie līdzīgie studiju biedri vai tam līdzīgi, kur kopā viņi izzina pasauli viens otru, tad tur mēdz būt arī tādi sliktie vīrieši, ielas puikas un kaut kādi tādi. Tie stāsti ir par Persefonu, kur ir labās meitiņas, ir diezgan daudz romāni un filmas, kur ir meitene no labas ģimenes, tur naiva un tāda pareiza, un tur piepieši ir kaut kāds tur huligāns, mandīts, zaglis, vēl kaut kāds cits, un ka tur piepieši kaut kas sāk notikt. Lūk. Un, tā kā jā, un tas tā trešā kategorija mēdz būt, ka tie ir stipri vecāki vīrieši, tas tā kā maija, decembra attiecības, un tad viņi ir lūk šī mazāk izglītota, nepieredzējusi, un viņš uzņemas šefību, un viņš viņai iemāca, kam un kā ir jābūt. Bet pazemes karalienes sastapusī sieviete jau viņa kļūst par pilnīgi citu, un tur jau ir cits stāsts. Par seksualitāti un laulību. Viņa var pat izvēlēties arī, ja tas ir tas sliktais zēns, tas varbūt ir cita sociālā šķira vai rasa, tur vai kaut kas pilnīgi savādāks. Tas ir arī viņas veids, kā caur attiecībām ar vīrieti, viņi var pakaitināt māti un mēģināt tikt vaļā no mātes savas dēmetras, jo parasti arī, pat ja viņas fiziskā māte nav ļoti dēmetra, būdama Persefona, viņa arī citā sievietē rada šo dēmetras sajūtas, jo viņa arī pat draudzenēs pamodina šo dēmetru, lai par viņu parūpējas un kaut kā, jo viņa taču ir tik dzīvē nepiemērot un tāda. Lūk. Un, jā, kad tad var vīrietis pat pieprasīt, lai viņa pārtrauc kontakts ar māti, jo viņa pati nespēja. Līdzīgi kā arī Dēmetrā mēdz būt bērni, kuri vienkārši pārvācās uz citu valsti, tā kā sarauja attiecības, jo viņi nespēja savādāk, ar to māti izveidot tādas veselīgas robežas, vai kaut kā ļoti kardināli, lai varētu, no tā tikt vaļā un pārtraukt to nepatīkamo veidu. Lūk. Un, principā, Persefonas ir ļoti sievišķīgas, un šie vīrieši arī pievelk. Viņas var būt arī kā jaunās meitenes, kā jau teicu, arī tādas, kamēr viņas vēl nav nobriedušas un iepazinušas sevi, arī tur seksuāli diezgan vēsas, ka viņas nesaprot. Bet, te lūk, caur šo gūsteknes lomu un tikšanu pie pazemes valdnieces, viņas uztver arī mainās, jo viņi var pirmo reizi apzināties, ka viņi pabeig pati pie vīra, tūlīt. Un ka viņa viņu mīl, un ka viņa tāpēc pati izvēlās, izdara šo izvēli. Un, ka jā, tur tas Dionīs un Aīds ir saistīti, bet, labi, to mēs atstāsim. Tā, bērni. Protams, arī Persefonas sievietei var būt bērni.
Bet, nu, tā kā tie bērni, protams, mums viņai arī var būt, bet drīzāk viņa ir tāda māte, draudzene, vai nereti arī paši, nu, ja tīpaši arī meita un meita abas ir personas, viņas var kļūt līdzīgas. Ja persona ir pašpārliecināts dēls, tad viņa arī, nu, var sākt viņam pati pakļauties, jo viņš pat šo te mazo puiku uztver kā tādu spēcīgā vīrieša, vienkārši mazāku versiju. Nu, un, jā, nu, Persefonei ir sveša, viņa nav vardarbīga, un, protams, ka viņa arī bērnam nemācēs parādīt, kurš te ir galvenais, un viņi var arī nespēt ierobežot bērnu rīcību un justies kā bezspēcīgs upuris, taču ir arī mātes Persefonas, kas dievina savu meitu un dēlu un neatkarīgo garu, un viss ir pat ļoti labi. Vidusposms un vēlīnie gadi. Nu, Persefona ir viena no tām, kas ļoti pārdzīvo, kad sāk zaudēt šo te savu jaunības pievilcību un svaigumu. Viņa var būt izmisumā par katru krunku sejā, jo viņai liekas, nu, ka tā viņa sāriena, tas ir viss, viņa mīl par to, ka viņa ir jaunieta un ka viņa ir apburoša, jo, nu, kā personība, ja vien viņa atkal notikusi līdz šo savu dziļo savu iekšējā pasauli iepazinušai stadijai, tad viņai nekā cita nav izņemot šo ārienu. Un tad viņa var krist histērijā par katru grumbu, viņa var to nolieka noveco un turpināt, nu, tā kā valkāt tur mini svārciņus un kaut kādas pārāk jauneklīgas tur drēbes un tādās krāsās un visu, jo, nu, viņa negrib atzīt, ka viņa ir kļūst vecāka un pieaugušāka. Viņa var iet uz plastiskajām operācijām, un viņa var ļoti būt depresijā par katru nodzīvoto gadu un arvien neatbilstošāk kļūt ar katru gadu savam vecumam. Un šī ir krīze, kura var beigties ar negatīvām vai ar pozitīvām sekām, vai viņa sāk atklāt sevi un sāk pieaugt, nu, vai arī paliek kaut kāda tāda neadekvātā dīvaina. Bet, nu, labajā variantā, ja viņa ir kļuvusi no koras par karalieni, nu, tad kādu 65 gadu vecumā un vēlāk viņa turpina būt tāda gudra vecāka sieviete ar šādu pieredzi un reputāciju, pārzināt noslēpumus, kas dzīvi un nāvi padara jēgpilnus. Viņa ir atklājusi sevī tādu dziļu garīgumu avotu, un tas aizdzen bailes novecot un nomirt. Tas ir kaut kas daudz, daudz svarīgāks. Lūk, Persefonas grūtība. Te mums ir pēdējais jau slaidiņš par Persefonu. Te viņa redzam otrā tēlā, un būtībā tā ir Hekate, bet tas ir tieši tas viņas ceļš atrast sevī šo. Ja viņa dzīvo, lūk, šī mūžīgā labā meitene, tā ir tāda viena no viņas problēmām, te mēs varam atcerēties arī, piemēram, nu, šo sindromu, viņš saucās Pītera Pena sindroms, ja jūs atceraties. Viņš negribēja kļūt pieaudzis, viņš tur meklēja tur laumiņus un visu, un kā uz to valstību būtībā kaut vai, nu, ka labāk nomirt jaunam, galvenais nekļūt pieaugušam. Nu, tas zināms zemteksts šim stāstam ir, ka tikai nepieaugt. Un Persefonas nereti arī rīkojas, viņām liekas, ka man pieder visas pasaules laikas, gan jau kaut kad, gan jau vēlāk, nu, protams, līdz nesākas jau tās krunkus, un viņi saprot, ka vispār dzīve pagājusi, kas tā kā es esmu un ko es esmu paspējusi. Nu, un Persefonai principā, lai viņi pieaugtu, būtu arī jāspēj veidot attiecības, saistības dažādas un pildīt tās. Nu, viņai ir jāiemācās teikt jā un nē, pieņemt lēmumus un skaidri arī izlemt par darbības jomu, kurā darboties, tur pabeigt darbu normāli, nevis, ka viņi tur vienkārši pazūd un tad viņi atlaiž, ja viņi ir pazudusi, vienkārši nenāk uz darbu. Pabeigt skolu, doties laulībā, tur audzināt bērnu, palikt pie sava darba. Nu, tie Persefonai īstenībā visi ir smagi uzdevumi, ja tu esi vienkārši tāds, nu, kas tikai rotaļājas ar dzīvi, un tā kā esmu, tā kā neesmu, tā kā es spēlēju mammu, spēlēju sievu, spēlēju darbinieci, bet es tā pa īstam neesmu neviena no tām. Nu, jo, ja viņi saprot, ka tās ir saistības, tad viņai liekas, tas vairs nav priecīgi, tas tā kā nav vairs jautri un tā kā akali problēma. Lūk, un
Tas rakstura trūkums ir šeit un izvairīšanās no dusmām, ka viņa arī negrib sadusmot, kā mītiskā persona negribēja sadusmot māti un sāka melot, ka viņu piespied, viņa jau nemaz neēd tās gananātas sēkliņas. Nu, arī šī Demetra, Persefona arī šajā dzīvē, var itin viegli būt kaut ko sameloties, tā kā viltība, melošana, manipulācijas, tas arī ir Persefonas sievietēm bieži vien ļoti raksturīgas problēmas, jo tā kā viņas jūtas bezspēcīgas un atkarīgas no stiprākajiem, viņas var tā kā netiešā veidā iemācīties panākt to, ko viņas pašas grib. Un viņas var teikt, piemēram, tikai daļējo patiesību, cik maksāja tev jaunā kleita, vai kur tu kaut ko ņēmi, vai pat atklāti melot, bet, nestāties pretīm otram cilvēkam un konfliktēt, bet kaut kā izvairīties un samelot, samānīties, bet nespēt tā kā saskarties. Un viņai ir bail, viņa negrib nonākt citu niknumu lokā, jo viņa jūtas ļoti atkarīga no citu dāsnuma un labsirdības, un no tiem, ko viņa uzskata par spēcīgākiem. Un tāpēc viņai, ir šie attiecību modeļi ar mātēm, tēviem, darba devējiem, skolotājiem, ka viņi tur var mānīties, nepateikt, kas īsti notika, es nezinu, viņai tur kaut kas naudas problēmas kaut kur, viņi tur sāks, pieņemsim, domāju par vienu, viņa gan vēl ir pajauna meitene par konkrētu Persefonu. Viņa tur var mānīties, viņa var tur, es nezinu, kaut kādos SMS kredītos sākt aizņemties, bet viņa nepastāstīs, kas ir noticis un neatklās, jo kā mamma dusmosies, ja kaut kas tāds notiks. Lūk, un tas vēl viens slasts viņām var būt arī narcisisms, dažām Persefonēm, jo viņas var būt tik ļoti koncentrētas uz sevi, ka viņām zūd spēja kontaktēties ar citiem. Un galvenās tēmas, kas viņam ir, kā es izskatos, vai es tur esmu pietiekoši tur apķērīga, vai es runāju inteliģenti, un kā mani uztver, un vai es būtu, un viss tā enerģija viņai pazūd kosmētikas un apģērba rituālos, un viņa tur entās stundas pavada spoguļa priekšā, jo citi cilvēki pastāv tikai tādēļ, lai viņi varētu spoguļoties viņa acīs un varētu pateikt, lūk, cik viņa ir skaista. Pārējie citas jēgas viņa dzīvē arī neredz. Tas ir arī viens no šīs meitenes. Un vēlāk sievietes slazdiem, un tīpaši, kad sākas tas pusmūžs, tad šim variantam ir diezgan traģiski. Lūk, tādēļ arī viņai, gan Demetrai mums bija depresija, gan arī Persefonas depresija. Jo viņai ir pakļauta depresija, tie cilvēki, kas valda par viņu ļoti ierobežo, jo viņa arī pati drīzāk apspiedīs, viņa negrib ne tikai citu dusmas, bet viņa arī savas dusmas apspiež, un būtībā, kas ir depresija? Depresija tā ir pašagresija, un tās labās meitenes, kas dara visu, ko viņām liek, depresija ir taisnais ceļš uz to, ja tu gribi izskatu citiem un nevis būt tas, kas tu esi. Un, kad depresijā ir Persefona, tas ir kā skatīties mēram uz tādu vīstošu ziedu, jo, ja depresijā Demetra kļūst ļoti aktīva, nikne, viņa komandē citus vaino, kāpēc jūs tādi, šitādi un vēl, un Persefona vienkārši ir tā, kas pati jūtas vainīga, nokaunējusies, bezspēcīga. Teiksim, ja Demetra tur ir mājas centrā ar savā depresijā, Persefona vienkārši kaut kur pazūd un vispār nav redzama, un viņa tā kā nespēlē neko. Persefonēm ir arī tā tieksme, kad dzīve kļūst pārāk neciešama, viņas bēg uz savu iekšējo tēlu un iedomātās dzīves tādu dēnu pasaules, slēpjas vientulībā, fantāzijās. Un gadās arī Persefonēm nonāk psihozēs, kad viņas ļoti attālinās no realitātes un nespēja viņa atgriezties. Un viņas var kļūt arī par ļoti trakām ezotērikas pārņemtām būtnēm, kur tā kā bez sakara ar tādu praktisko realitāti. Bet vienlaikus psihoze arī iespēja ir uz piekļuvi lielākam jūtu diapazonam, dziļākai sevis izpratnē, un tas var būt arī attīstības ceļš un izaugsmes. Un ko tad Persefona var darīt, ja reiz viņa tāda ir, kā viņa var kaut ko darīt? Pirmkārt, viņai tā ir arī pārdomāta laulība, viņai var ļoti palīdzēt un apprecēties un kaut kā no mūžīgās meitenes kļūt par pieaugušu sievieti.
Un arī, ka, ja viņa iesaistās karjerā, tad palikt pie izvēlētās gan profesionālā izaugsmes ceļu, gan panākumu gūšanas. Un arī dažas no Persefonēm var pieaugt, ja vienkārši pietrūkst kāda, kas dara viņu vietā, kas nomaksā rēķinus, kas tur rūpējas, es nezinu, par pilošu krānu, tur bankas kontiem un nepieciešamību strādāt, viņiem vienkārši nākas kļūt pieaugušai. Tas arī ir viens no variantiem. Ja viņi turpinās auklēt, tas būs bezgalīgais stāsts. Viņa ne par ko viņa darīs visu, lai nepieaugtu. Nu, tas tāds paskarbi arī var būt, kad vienkārši viņu izgrūž no līgstas. Un arī, lai attīstītu savas psihiskās spējas, Persefonei būtu jāatrod sevi šī mēnesi dieviete Hekāte, kas nebaidās no neiespējamā. Viņa pazemē jūtas kā mājās. Viņa arī nojauš jūt, kad viņa ir trāpījusi kādās jau bīstamās krustcelēs, kad jādodas atpakaļ, jāmeklē drošāks ceļš un cik tālu viņu visos šajos procesos var iet. Un jā, Persefonei var būt arī gan pozitīva, gan šausminoša šī iracionālā pieredze, pārdabiskas tikšanās, bet ja viņa spēja pārraidīt arī tālāk citiem to, ko ir iemācījusies, viņa var kļūt arī par terapeitu un palīdzēt arī citiem savienoties ar saviem dziļumiem, jo viņa ir bijusi tur pazemē. Viņa var arī citiem palīdzēt to viņu pazemi kaut kā sakontaktēties un darboties. Tā apmēram.